Atvērtais jautājums otram dod sajūtu, ka viņš ir svarīgs, ka šeit nav tikai es kā Līga, bet šeit ir arī Pāvels, šeit ir arī Nikita, šeit ir vēl kāds, kurš jūtas svarīgs, ja? Uzdodat atvērtos jautājumus. Un kas ir viens ļoti būtisks, šeit mēs ļoti bieži arī vienu spēli spēlējam, saucu es viņu par pingponga spēli, ietaupa laika. Ātrāk jūs tiekat līdz jums nepieciešamajai informācijai. Nu, iedomāsimies, tagad mūsu moderators kaut ko iedomājās, un es tagad mēģinātu uzminēt, vai tas ir balts, vai tas ir sarkans, vai tas ir ēdams, vai tas ir ikdienā lietojams, vai tu to izmanto ejot gulēt, vai tu to izmanto, es tur varu uzdot 1000 jautājumu, bet ja es viņam pajautāšu vienu jautājumu, kas ir tas, par ko tu tagad domā? Viens atvērtais jautājums, un jums uzreiz ir informācija, kas jums ir vajadzīga. Tāpēc uzdodat atvērtos jautājumus, mēģinat piefiksēt, kur ir tās vietas, kur es dodu tos vai. Kā sākas atvērtie jautājumi? Kas, kur, kad, kāpēc, cik svarīgi, kādā laikā un tā tālāk un tā tālāk.